Ilgi gaidītais tests beidzot ir pie mums nonācis, un, ja tā godīgi, šī ir viena no pozīcijām, par ko mums ir zvanīts visvairāk. Šobrīd, kad mēs filmējam šo video, mūsu mājaslapa darbojās tikai 2 dienas, un par šo tieši ir vislielākā interese. Nu ko, varam vaļā kasti, skatāmies, kas mums ir komplektācijā, un, protams, liekam visu sēriju uz galda un skatāmies, kas ir kopīgs, kas atšķirīgs. Un pats galvenais, mēs dodamies dabā, testēt, kā tad mēs redzam dienā, krēslā un pilnīgā tumsā. Un, protams, ja tu plāno iegādāties vispiemērotāko digitālo tēmekli, noteikti sazinies ar mums. Mēs tev palīdzēsim izvēlēties. Nekautrējies, droši var zvanīt, ar lielāko prieku pastāstīsim, kā mums veicās testos un kas ir mūsu favorīts. Un pats galvenais iegādājies tieši pie mums, lai mēs varam radīt foršu saturu un tava turpmākā digitāla ierīču iegāde ir vēl vieglāka. Nu ko, taisam vaļā lielo melo kasti. Te mums ir koferīts ar lielu par logo. Šāds. Kastīti noliekam malā, ko es vienmēr daru, piesienos koferītim vai latviešu rokai. Te ir, kur ieķerties, viss kārtībā. Ar pilnu plaukstu mēs viņu varam satvērt. Nav tikai ar 3 pirkstiņiem, tā teikt, ja? Kastē, ko tad mēs šeit ieraugam? Lielu aksesuāru nodalījumu, kas īstenībā ļoti svarīga lieta, lai var salikt visu nepieciešamo. Varbūt pagodinājis ar neoprēnu apvalku, ja mēs koferi nelietojam čeholiņu baterijām, lai viņas pa kabatu mums nemētājās un netaisa izsavienojumu. Grāmata, izceļu uz aplikāciju, aksesuāru kastītē mēs atradīsim. Nenāk tik viegli ārā. Jā, tad te mums izkrīt ārā kronšteini. Tie, kas liek virsū stacionāri un neko nedomā dzīvē mainīt, tad šos droši var izmantot. Jā, tad ar seškantīti pieskrūvējumu mikrošķietas drāniņa, veselas 2 komplektāri par logo, nepieciešamās saslēdziņas un C-type USB 2 kabelītis. Pati optika ar okulāru gumiju. Jā, tad ņemam nost aizsegu vāciņu, skrūvējam klāt okulāru gumiju. Šo tēmekli var pielāgot savām vajadzībām. Ja ar viņu plāno medīt tikai dienā un nav nepieciešams naktī, mēs varam atstāt šādu klasiskas dienas optikas izskatu. Bet, ja nepieciešams, mēs varam pielikt klāt attālumērītāju un infrasarkano piegaismotāju. Ja mums attālumērītājs nav nepieciešams, mēs varam pielikt vienkārši tikai infrasarkano piegaismotāju. Tā teikt, pielāgot mēs varam tēmekli mūsu nepieciešamajām vajadzībām. Ja mēs esam piekasīgi, prasīgi, tad mēs vēl apskatāmies, vai mēs varam šeit ielikt ar kronšteinu. Pilnīgi noteikti te ir paredzēta vietiņa. Vienīgais, es skatos, ka ar okulāru gumiju gluži mēs neieliksim. Tas nozīmē, ka mums okulāra gumija, izmantojam koferīti, ir jāņem nost. Bet kā būs, ja mēs izmantosim neoprēna aizsargu? Jā, nu tad arī mums jāņem nost ir okulāra gumija. Nu, tāds viens mazs knifiņš. Jā, nu ko, tad ņemam ārā visus tēmekļus, liekam rindā un skatāmies, kas tad ir kopīgs un kas atšķirīgs. Visa sērija visā godībā stāv manā priekšā, tad īsumā par to, kas šeit ir atšķirīgs un kas ir kopīgs. Visjaunākais un varenākais modelis no Stalker sērijas, tas noteikti ir 100 mm objektīvs. Visiem šiem te ar lieliem objektīviem mums ir 4K izšķirtspēja. Tas vēl ir viena svarīga lieta. Šiem ar lielajiem objektīviem ir super liels ekrāns. Nu, tāds patiesībā ir reti, kurai pat termālai un digitālai optikai, varbūt pat digitālai optikai šobrīd nav nevienai, 2560 uz 2560 liela izšķirtspēja ekrānam. Kā es iepriekš minēju, tad mēs viņu varam pilnveidot tā, kā mums patīk. Tad tā lepnākā komplektācija ir tāda, ka mēs izmantojam gan attālu mērītāju, gan piegaismotāju šeit. Piegaismotāju var dabūt 850 nanometros. Ja gribat redzēt tuvākās distancēs, var izmantot arī 940, kas būs tumšāks un mazāk izgaismos bildi. Un te mums sānos ir mini stalkers, ko var izmantot arī tuvās distancēs, ļoti viegls, maziņš. Un tad šeit komplektā mums nāk līdzi piegaismotājs pieliekams ar šādu te atjautīgu vīveru stiprinājumu. Ja, tad noņemam mēs viņu nost. Ja mēs medījam dienā, varbūt arī dzinēju medībās ejam šo medīt, ja, un naktī attiecīgi tad pieliekam klāt. Varbūt arī diezgan loģiski, ka šeit neliek attālu mērītāji. Protams, kad mēs ar mazo šo te 35 mm objektīvu nevaram redzēt tik tālu, lai mēs sešotu šķībi vai greizi. Parasti medību kalibriem tā korekcija nepieciešama virs 200 metriem. Droši vien ar šo mēs tālāk nemazām nevaram aizsniegties. Objektīva asums mums ir izvietot šeit sānos, ja, tad tornīša kreisajā pusē, tad šeit mēs regulējam asumu. Attiecīgi šeit mums ir izvēle, un labajā pusē mums ir paslēpts akumulators. Akumulātori mums ir 2, kas man ļoti patīk ierīcēs, kad mums ir viens maināms
un otrs, kas ir integrēts iekšā un pielādēts pilns. Nevajag uztraukties par to, ja mums viens akumulators iet uz beigām, mums ir medību situācija, mums vienmēr ir rezerve. Attiecībā par pašu ierīci, tā kā mēs esam pieraduši par ierīcēm, ieslēgšanās pogu vienmēr uz sānu, un to nevar sajaukt. Šeit mums ir attālumērītājs, šeit mums ir video režīms, un šeit mēs mainam režīmus no krāsaina uz melnbaltu. Viens knivs, ko jāsadzīvo daudziem pardu īpašniekiem lietotājiem, tātad šeit sānos labajā pusē okulāra mums ir, mēģināsim tūlīt attaisīt, ligzdiņi, kur mēs varam micro HDMI pieslēgt klāt, kur mēs varam C-type, ar C-type tad mēs salādējam iekšējo bateriju, un šeit ir micro SD atmiņas karte, kas varbūt ir reizēm forši, ka tu vari mainīt, izņemt ārā, bet pēc mūsu pieredzes ar pardu ierīcēm ir tā, ka viņa gluži negrib saprast to, kas ir pieļauts maksimālais apjoms specifikācijā 128 gigabaiti. Biežāk ir, kad darbojās ar 16 un pat 8 gigabaitiem. Tā ir tāda viena lieta, kas jāņem vērā, jo atmiņas karte nenāk līdzi, tā jums jāpiepērk ir komplektā, un bieži vien nopērkot droši vien, ka visi grib vislabāko, vislielāko. Nepārcentieties, pērciet 16 gigabaitus un jums viss strādās. Vēl ar citu, tagad, kad mēs testējam, tad man ir informācija, ka šiem ir tagad beidzot pats jaunākais atjauninājums no pašas jaunākās aplikācijas, un tāpēc mums ir ļoti, ļoti interesanti doties dabā, paskatīties, kā tad šīs ierīces mums rāda. Ja mums reiz ir atšķirīgi objektīvi, tad mums arī sākotnējais palielinājums ir atšķirīgs, tad ar lielāko palielinājumu var lepoties 100 mm objektīvs, tur ir 8 reizes, tad saprotiet, ka tas aparāts ir domāts uz lielām distancēm. Tuvumā par ļoti kustīgiem mērķiem būs grūtāk noķert. 70 mm objektīvs, tad mums ir ar 5,5 reižu palielinājums, 50 mm objektīvs mums ir ar 4-kāršīgu palielinājumu, un mini-stalkers ir ar 3-kāršīgu palielinājumu. Viena lieta, ko es vēl nepateicu par mini-stalkeram ir cits ekrāns. Tur nebūs 2560 uz 2560, šitien ir uz 800 uz 800, tā teikt, ierīce, kas ar lielu redzeslauku ir tuvākām distancēm paredzēta. Ja? Tad jau, ja reiz runājam par objektīviem, par palielinājumiem, arī biežākie jautājumi. 100 lēca. Nu, kur tad ir tā 100 lēca? Un, protams, kad ražotāji norāda, ka ir fokusa attālums 100 mm, tas mums dod palielinājumu, tas mums dod izšķirtspēju. Protams, ir svarīgi apskatīties arī diametru, jeb aparatūru, un tādā veidā tad mēs varam izreikināt F faktoru. Ir kaut kur 4,5. Tas sanāk, ka F faktors mums 2,2 būs jāsarēķina. Pēc aprēķiniem šeit F faktors būs 2,2, gandrīz divreiz mazāk aparatūra kā fokusa attālums, un, protams, kāpēc tas ir nepieciešams, lai mēs dabūtu lielāku palielinājumu. Nu, protams, ka tas spēlē arī uz gaismas jūtību, bet, pardu ražotājs noteikti var lepoties ar vienu no vislabākajām, varbūt pat vislabāko uz doto mirkli, digitālo attēlu, kas pieņem ļoti labi gan 850, gan 940 piegaismotāju. Bet, labi, no vārdiem pie darbiem, dodamies ārā dabā, skatāmies, kā tad mums rāda šī te pardu stalker sērija. Nu, ko viestur, atkal esam atpakaļ no kārtējā testa. Izmēģinājām pardu digitālās ierīces, izpēdījām pogas, regulāciju vispārējā. Kāds ir tavs viedoklis par, tā teikt, jau šobrīd jāsaka, ļoti populāriem un leģendāriem pardu nakts tēmēkiem? Jā, man liekas, ka arī tā sezona ir aktuālā, jo tāpēc, ka digitālais tēmēks noteikti ieroču arsenālā ir vajadzīgs, lai var pieņemt lēmumus uz trofejām, uz īpatņiem, kas jānomedī, lai labs genofons būtu. Arī vēl vasara priekšā, tad ar viņiem tiešām labi redzēs. Bet, es teikšu, pards ir pilnīgi noteikti viens no līderiem digitālajā nakts redzē un arī krāsainā dienas bildē, tā kā ļoti labi. Tagad visiem ir jaunākais atjauninājums, ir jaunāka aplikācija. Ir latviešu valoda. Latviešu valoda, un viņi strādā vēl labāk. Tos knifiņus, ko mēs pamanījām, kas ir tā kā trūkums iepriekšējā reizi, tagad tas viss ir salabots. Tā kā droši vien, ka tiks uzlabots vēl labāk, tā kā, man viņi tiešām ļoti patīk. Man patīk apaļais displejs, un tev tiešām ir tāda sajūta, ka tu medī ar dienas optiku. Tā ir foršā lieta, ir ļoti ērti tas, ka asams objektīviem ir sānos. Tiešām maigs patīkams, ja tā var izteikties. Viena lieta, kas jāpierod ir pie šīm pogām, jo, ja stāv uz ieroča, protams, tad ir saprotams, kur ieslēgt, kur izslēgt, bet tā kā mēs no rokas testējam, tad ir tā, ka tu paņem, kur bija tā izslēgšanās poga tumsā. Tas ir tāda lieta. Vēl arī tas, ka, ja tu izvēlē, tad tu pēkšņi nesaproti, kā no viņas iziet ārā, tad jāceras, ka šī poga jāuzspiež. Varbūt tādi, bet tā, tiešām vareni pārstāvēti. Katrs ar šiem ir ar kaut ko īpašs, tā kā. Es gribētu teikt, ka mēs arī testējām viņus kaut kādas 2 vai 3 dienas.
un baterija neizlādējās nevienam, pat nenokritās, man liekas, pat stabiņi. Nu jā, tas salīdzinājumā ar citiem, tas ir tiešām cienīgs rezultāts, jā, jo baterija tur tiešām ilgi, jā. Pirmos pār produktus testējām, es pirms tam arī biju vienu produktu nopirkt savai lietošanai. Nu, tad es izgāju tev visu ceļu no 128 gigabaitiem uz 64, tad uz 32, un tad aizgāju 16 un 8, tā kā viss kārtībā, jā. Tā kā viņš ir bišķiņ ķimperīgs, piņķirīgs, viņš vai ir kaprīs. Jā, tāds produkts, bet tajā pašā laikā to, ko tu dabūni ārā, ir baigi forši. Tā kā sievietēm klausies, ne? Jā, nu, varbūt, jā. Bet, nu, kas vēl man patīk, ka, teiksim, ja tu iegādājies šos produktus, tev nāk līdzi attālu mērītājs un piegaismotājs, un tā ir foršā lieta. Kronšteini. Un kronšteini arī, tā kā tev viņš ir pilnībā gatavs. Vienīgais, par ko der padomāt, par atmiņas karti, 8 vai 16 gigabaitiem, un arī tas pats stāsts ir par šo te mazo, un par mazo vienkārši revolūcija cenā ir, un tev ir iekšā jau ir piegaismotājs, jā. Mēs te stāvējām ārā un domājām par to, kad pareiķini, cik maksā viens monobloks, un piegaismotājs visu kronšteinu, gan arī tā cena ir cik maksā pati optika. Nu, tas ir tā, jā, par ko ir jāpabrīnās, kā pats dabūn tik ļoti labu cenu. Nu ko, klausies, izējām te cauri, pastamies no 50 līdz 400 metriem. 400 metri šoreiz ir, nevis 300, jā. Okay. Un pastamies tā kā tā rāda dienā un kā rāda naktī. Jāsaka to, ka mēs bijām... 400 metri vai 300 metri? 400 metri mums arī ir. Jā, ok, labi. Te jāpiegodina tas, ka mēs gājām tieši filmēt šos videoklipus, nevis tā kā gaismā, bet tieši tajā brīdī, kad mednieks arī iet uz turnīti, kas ir tās savā ziņā 2 stundas pirms saules norietēšanas. Pēc saules norietēšanas. Nu, mēs tā kā pieņemam tādu atskaites punktu, tad, kad saule noriet, tad mēs esam turnītī. Un tad paliek arvien tumšāks, un distance paliek lielāk. Tā teikt, grūtāki apstākļi. Un tad sākam ar 50 metriem. Vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka to, ko mēs redzējām ar aci, ir labāka bilde nekā, ko mēs redzam ekrānā. Un sanāk, ka viņiem kaut kā laikam viņus to ekrānu apstrādā to bildi kaut kā kvalitīvāk, vai arī tāpēc, ka viņiem ir diezgan liels ekrāns iekšā. Jā, man liekas, ka savā klasē vislielākais 2560 uz 2560. Jā. Un tiešām skatoties ar okulāri ir daudz foršāka bilde nekā šeit, bet viņi ir ļoti līdzīgi. Vienīgais, kas ir pavisam citādāka bilde nekā okulārā, ir tam mazajam mini. Viņa kaut kā okulārā likās daudz tāda dzidrāka, šeit viņa tāda pikseļaini izskatās. Nu jā, tā ir data apstrādājāt, bet viena lieta ir, kas pats ir dabūjis ļoti autentisku to bildi, jo mums līdz bija dienas optika, skatījāmies dienas optiku, liekas, ka tu neredz tādu atšķirību. Nu tā kā, jā. Un kā tev liekas šeit, pieņemsim, no kuru labāk ņemt no mini vai to jaudīgāko 100 mm? Nu, 50 metros jāsaka tā, ka ar tiem lielajiem, kas ir 70 lēca, 100 lēca, tā kā bija grūtāk man skatoties, tāpēc, ka tur šaurāks redzes lauks. Tur ir liels palielinājums, un 50 metros tev liekas, kurā vietā man bija tas tā trofeja, kas jāskatās ir. Nu, tas ir tāds, un tad tu saproti, ka tas šitais ir, nu, tā arī sauc ātrie objektīvi, kāpēc ātrie objektīvi, viņiem liels fokus attālums, tev katra kustība ir ļoti ātra. Un šitiem liekas, ka 50 metri ir vienkārši pa tuvu. Nu, bet 50 metros ar visiem viņiem lēmumu var pieņemt. Absolūti, jā. Pat arī šito mazo smieklīgo. Absolūti, ja 50 metros tu varbūt šitos pilnīgi noteikti nevajag un pietiek ar maziņo. 100 metri. 100 metros kā izšķitās. Jā, 100 metros tagad jau var ar 70 un 100 tā kā noķert to zvēru, pietiekoši redzes lauks ir, nu, nav tik grūti. Bet, nu, mazais ļoti labi turās līdzi. Es teikšu, pavilks tuvāk. Paskatīsies, mazajam nebija tik liels palielinājums, un tā liekas. Jā, viņam 4 reizes, man liekas, viņam sanāk no 1 līdz 4 ir. Tāpēc, saku, skatoties reāli dzīvē, tas vienreiz palielinājums daudz dzidrāk to bildi redzu. Nezinu, kāpēc viņš iedod tādu, bet, nu, vajadzēja viņiem pa sevi palutināt un iedot smukāk to bildi laukā. Nu jā, bet tas ir daudziem ražotājiem, kad uz ekrāna tik labāks attēls izveidots nekā, ka tu pārnes no šajā gadījumā no atmiņas kartes uz datoru un tad skaties, jā. Bet jā, visiem viss super, viss forši. Simtniekam var redzēt, ka rociņas vairāk trīc, jā. No tā, bet nu tāpēc, ka tur lielās palielinājums ir. Vai tā brīnišķīgs attēls. Un pieņemt lēmumu. Jā, nu, pietiek ar maziņo. Nevajag tērēties. 400 eiro bija, ja? Jā, ar vispiegaismu. Ārprāts. Kā lai pierunāt cilvēkam iztērēt 1000 eiro un vairāk, jā. 200 metri arī. Jā, 200 metri.
Nu, ar 50, 70 un 100 ir ļoti labi. Nu, ar to maziņo jau jāsaka tā, ka informācijas pietrūkst. Lai kaut ko saprastu. Jo tur, jā. Nu, ja es teikšu tā, ka uz 200 metriem pa buku jau neko nevar saprast, par mediem špīseri arī tā, nu, to lielo briedi var saprast, jā. Nu, tā, tad jāsaka, kā uz 200 metriem, tad maziņais tā kā met mierā. Tālāk viņš nevarēs. Nu, varbūt tā, ja tu gaidi, ka tu nāks tavu pusi, tad var sagaidīt to, nu, un tad izvērtēt. Bet, nu, jā, nu, bet arī te saule jau iet uz, nu, norietējusi ir tā kā, te jau arī tas stāsts, ka varbūt vien pilnīgā dienas gaismā jau saule no mugurpuses vēl ir, tad jābūvē torniņš tā, lai uz saule no mugurpuses spīd. Nu, kā pārējiem, ir kaut kādas atšķirības, nu? Nu, ja tā godīgi 50 bišķiņi var piesieties, ka tas galējais palielinājums nav tik liels, lai tu varētu to baigi savērtēt, jā. Jo tas ir tās, un pat tā bišķi jāieskatās, lai redzētu to medījamo špīseri, jā. Pamanīt viņu var, jā, bet, nu, caur ekrānu bija labāka bilde. To es uz atmiņu atceros. Nu, tad šādā distancē jāsaka tā, ka maziņais jau tagad atmetās, bet šitie te visi vēl ir lietojami. 300 metriem, tad var redzēt, ka 300 metros jau tam mazajām gaismas spēja jau arī ieklibo. Jā. Jo tāds viegli violēts, jā. Un kādā ziņā pamanīt, ka tur kaut kas ir, to var. Nu, brieža ragus var redzēt, bet savērtēt grūti. Un kā ar pārējiem pietuvinās. Jā, no 50, jā, par to mažo špīseri jau tiešām tā uz robežas ir. Un tos lielos ragus var redzēt, jā. Un tur tas atkal tas 50, laikam sanāk, ir ideāls līdz tiem 200 metriem, 300 metros, ja tu gribi medīt, nu, vai redzēt, tad jau jāņem ir 70 vai 100, ne? Man kaut kā, es nezinu, bet varbūt, nu, kā tev liekas, man liekas, ka tas 70 man pat patīk vairāk nekā 100. Nu, vismaz šeit skatoties, nu, kad nav tik liela tā atšķirība, lai es ņemtu tik lielu sākotnējo palielinājumu. Nu jā, un arī tas, kad ir, nu, vēl viena lieta ir pēc sajūtām tādām, redzēja, ja tev bildi ir stabilāka, tas palielinājums nav tik liels, tu viņu reizēm mazāk attēlā vieglāk noķert nekā, nu, lielu attēlu. Jo, nu, lielu palielinājumu tā jāsaka pareizi, jo tu vienkārši tā bildi trīc, un tad tu likās, 70, tas ir tāds mājīgs. Mēs kādreiz testējām uz dienas binokļiem, iedot cilvēkam, teiksim, 10 reizes paskatīties, iedot 20, lai tos 20 reizes pamokās un sev nogurdina mentāli, un pēc paskatās 10, vai cik forši un mājīgi, ja? Un te man liekas tas efekts, jo tajā to pardi jāsaka tā, ka viņam ir tas segments tāds tā kā, nu, tādām tālām distancēm, ja? Vidējām un tuvām distancēm, un tad arī, nu, teiksim, ja būtu jāatbild, kas šeit ir vislabākais, tad nav labākā, nu, ja tu medī tālu, un ir sevišķi kaut kādas plēsēs vai kaut ko, protams, 70, 100, ja tu tuvākās distancēs šis, un arī no šādiem varbūt var iet arī uz dzinēju medībām, ja. Bet šis, man liekas, ir reiķinies ar to sākotnēm palielinājumu, kas ir pietuvināts kā platleņķa optikai. Reāli dzinēju medībās arī tur. Jā, un tāpēc, kad es, teiksim, šito sezonu nomocījos ar to, kad es ļoti gribu ierakstīt kaut kāds interesants kadrs no dzinēju medībām, nu, tad tev ir jāliek vēl viena kaut kāda ierakstīšanas kamera. Tad jāatcerās viņu ieslēgt, vai arī tad jāpēr tādi, kas pat ieslēdzās, viņas nereizēm ieslēdzās, tā kā tev vajag jau dažādas plints un klusinātājs un tas un tādas mocības, tad šitien tev viss ir kārtībā. Tev gan tu vari ierakstīt, gan tu vari redzēt labāk nekā dienas optika krēslā, tā kā. Nu, tad arī aizgājām uz 400 metriem. 400 metros. Skatāmies, kas tad mums ir. Un te jau ir tumšs arī. Jā, tad maziņu mēs atmetām tur, jā. Tur nevarēja vairs redzēt. Jo par tumšu bija, viņam pat neredzēšu to bildi. Nu jā, un te jau var redzēt 70 un ir sevišķi 100 priekšrocības. Jā, te var redzēt pilnīgi noteikti, jā. Nu tas, kad ir viena lieta, jā, es teikšu, ka es atceros, ka caur okulāru varēja redzēt labāk. Jā, tas visiem jāņem vērā. Šito nevajadzētu teikt kā nogriezni, ka viņš tā rāda. Ja skatīsieties 400 metros, un ja mums būs bišķi gaišāks, jo šeit jau bija jau stunda noteikti pēc saulrieta, ja ne 2, tad tās moments, bet tā. Bet tāpatās reiķinies tie 400 metri, tas ir tā liela distance. Tas jāprāsta. No 400 metros pamēģiniet trāpīt. Pa A4 formātu lapu, piemēram. Jā, tas ir ļoti grūti izdarāms, jā. Nu labi, tad jautājums tev ir varbūt par digitālo bildi no 50 līdz 400 metriem, kuru tu izvēlētos vai kuru būtu ieteiktu vai? Nu, teiksim tā, tad maziņais
200 metri ir viņa robeža, manā skatījumā, ja? Nu, tad, teiksim, arī patiesībā, ja tu gribi vērtēt buku, tad arī pat 50 būtu 200 metri tāda robeža. Nu, un runāsim pa briedi. Nu, teiksim, 300 un 400 metri, tad tikai un vienīgi šie te. Nu labi, tagad iziesim, tad, es te gribēju parādīt 400 metriem, kur ir melnbaltā bilde. Es biju domājis, vai ir atšķirība melnbaltajā vai nav, bet es beigu atšķirību neredzēju. Nav tā kā, ka baigi lielā viņa būtu, vai krāsainā vai melnbaltā bilde. Nu, bet 50 var redzēt labāk ragus. Vismaz te es redzu labāk nekā dienas bildē. Tā kā tā. Nu, tas arī tā visa bilde ir ļoti gaismas spēle. Nu, ja tagad būtu tums un mēnestiņš kaut kur, tad var gadīties, ka būtu ļoti laba bilde tur. Un arī tas, kad mūsu gadījumā bija tikko augošs mēnesis, ja, tad, principā, tur nekādas gaismas no kosmosa nenāca, tad tā. Te var piefiksēt to, ka, kad saka, vai vajag naktinieka vai labāk termālo, un tad mums arī bija vienu nakti filmējām, tikām līdz 200 metriem, 300 metros ieslēdzam piegaismotāju, un šitāda bilde ir. Un tad te uzreiz tas situācija, ka, ja te nav termālais, tad viss tu ir mājās. Tad viss ir beidzies. Nu, tas ir aptuveni tāpatām, kā vai var braukt ar mašīnu bez gaismām. Kad ir šitāda migla, tad laikam bez gaismām ir labāk braukt. Ja? Nu, vienīgais tas, ka citi tevi neredz. Bet tev tā atstarojās gaisma, kad vienkārši ir kā par cienu. Neko neredz. Tur ezīti miglā bija bišķi labāk apstākļi. Tas arī šajā gadījumā tev vajag termālo. No? Nē. Bet un tagad izējām cauri nakts bildē 50 metri, visas kameras. 50 metros man nepatīk, kā izskatās mini bilde, kas ir datorā. Dzīvē viņa izstījās daudz foršāka, patīkamāka. Un ko viņš vēl izdara nakts bildē? Viņš to bildi saspiež. Ok. Tu redzēsi, bet reāli dzīvē tā nebija. Redzi? Jā. Tie 50, nevis 50, bet 35 arī. Nu, mini, tā kā. Bet viņš tā kā saspiestas briedis ir. Jā. Kā saka, trofeju nonulē, ja? Jā. Herbārijas. Bet dzīvē tā nebija. Dzīvē viņš bija, Tur vienkārši, kāda tā izšķirspēja, protams, kad ja šeit ir 2560, 2560, tad sensoram ir, viņš nav kvadrāts, viņš ir taisnstūris. Un tad droši vien viņš šāda taisnstūra informācija arī padod ārā, ja? Bet labi, iedomājies, ir 400 eiro, tu 50 metros, baro tev ir. Jā. Buka ragus var izvērtēt. Viss ir skaidrs. Jā, forši. Un arī tāpatām var redzēt, ka tā mazajam bišķiņi jūtās vairāk, tā pārgaismošana, ja vairāk astarojās uz zāli. Bet labi, 50 metros, ik viens no šitiem te var pieņemt lēmumu, ja? Nu jā, tieši tā. Te vienkārši tas stāsts, cik gribās ieguldīt, ar to mazo arī pilnīgi pietiek, lai tādā distancē medītu. Nu labi, tad reku 100 metri. Jā, arī tas pats, viss ir skaidrs. Jā, tiešām tas izskatās ar mini vai jocīgais brīdīts. Ja kad skatās ar šeien, tā bilde ir interesanta, viņa ir tā kā tādā trubā tālu, skaties iekšā, viņa ir apaļa. Tagad viņi izeksportē laukā, viņa tāds saspiesta, tāds kvadrāts. Tas ir tā interesanti. Viņš kaut ko pats ar algoritmus pārtaisa viņu. Nu, vai vienkārši tā programmēšanas jautājums. Arī. To visu var izlabot un parādīt tā kā nākās. Nu labi, ja mēs runājam par 70, 50 un 100 lēcu. Jā, tur ļoti labi attēli ir. Un 100 metros varbūt buciņš tāds jau paliek uz mini, ja, bet ar visiem pārējiem ir ļoti labi redzams un saprotams. Vislabāk, protams, ka 100 metros ar 100 mm lēcu, ja, bet ar visiem pārējiem arī ir ļoti, ļoti labi saprotams. Un arī mini parādās lielāks troksnis. Bet es atgādināšu, ka dzīvē viņš bija foršāks. Jā. Es teiktu, ka viņš varēja dzīvē līdz 100 metriem, tu varēja redzēt. Ne tā kā skatieties okulāros, neskatieties uz datoru, ja? Bez mazliet. Jā, bet 50 atšķirās tomēr bilde, teiksim, ar 100 un 75, teiksim, ja iet pa buku ragu vērtēšanu, tad tur ir atšķirība. Jā, tur ir tāda sapūst kopā jau. Tad 200 metri. Jā, 200 metros es jau teikšu, kad es jau redzu, ka, protams, mini atkrīt. Tiešām tas objektīvs ir ļoti maziņš, jā. Tur jāsaprot. Bet, šeit 200 metros 70 un 100 pārākums ir krietni redzams.
krietni redzams, un tad, nu, jāsaka, piesniekam, nē, ka piesniek pie zuma, tad jau arī ir. Bet, ja sākotnējā palielinājumā, tad ir tā kā grūti izsisināt. Arī, nu, pēc 70 pat labāk kaut kā, ne? Jā, liekas, ka tīrāka bilde. Tam 100 tā kā gribās piesieties pie asuma. Liekas, ka, nu, tā kā nav asa bilde. Nu, tā, jā. Bet, nu, labi, paskatīsimies mēs tālāk uz tālāku distanci un tad redzēs, kur tā atšķirība, jo dienas bildē bija tieši tas pats, ka tālākajā distancē tad uzreiz tur redzēju, tā ir 100 lēca un tur ir pavisam cits iznākums. Un tad ir 300 metri. Jā, redz 300 metros uzreiz jau tur redz 100. Tur ir labāks attēls, ja? Tad liekas, ka 70 un 50 vairs, nu, tā kā nav tīri ok. Bet, nu, pietuvinās tuvāk. Vai šī tie bija pietuvinājumi? Jā, to ir pusē. No. Jā, tajā 50 tu vairs baigi nevari saprast. Nu, tā, nu, jāsaka, jo atmetās jau tu tiešām pat žuburs tā nevar saskaitīt un pamanīt, tad, nu, 100 ir ļoti labi, 70 tās jautājuma zīmes. Man vismaz 70 arī, man liekas, nu, tā ļoti tuvu ir. Bet, nu, redzi, kāda redzeslauka atšķirība ir izteikti. Nu, tad jautājums tev par digitālo bildi apstāties nakts laikā. Nu, kā saka, nav viennozīmīgs atbildes, ir kā tā distancē medī. Tā ir tā vislabākā atbilde. Jo tāpēc, ja ir lauki lieli, plaši jāsargā no postījumiem, tad varbūt ir tā, ka tu nevari tikt līdz meža malai un nav kur pa vidu nolikt tornīti. Jā, nu tad noteikti jāņem 100 lēca. Jā, ja ir tuvākas distances, jā, tad barotavā ar šito pilnīgi pietiek. Universāls aparāts un zinēm medībām var aiziet vēl arī, jā. Un 400 eiro maksā ar visu pilnībā. Nu jā, tas ir vispatiekamākais tajā stāstā, jā, bet arī tāpatām vēl ir jāsaprot tas, ka tie skatoties video ļoti grūti tā pateikt, bet, teiksim, ja šeit ir palielinājums 8 reizes, šeit bija 5,5, ja? Un šeit bija 4. Ja? Nu, tad iedomājieties, teiksim, nomedījāt medījamo dzīvnieku, un ja viņš jāpiešauj tuvā distancē, nu, tad 50 tu vēl tiksi 4-kāršīgo palielinājumu. Es domāju, ja tu 8 tur rokas strīds, stress, ja vēl tas ir kuilis, ja? tad jā, to tiks labāk galā, bet, nu, katram savu priekšrocību, nu, katrs arī izvēlās savu distanci. Nu. Ir tādi, nu, teiksim, cilvēki arī medībās bieži vien ir tā, ka tuvā distancē ir grūtāk trāpīt. Te jau te trāpīs, te jau viss būs kārtībā. Ja? Un īstenībā tajā tālākajā distancē tu saproti, nē, es nevaru kļūdīties, izelpa, stabils nospiediens, un tad ir tie lielāki objektīvi. Un par naktī jau parasti ir tie, kad ir runāja ar medniekiem, tad saka, es tur naktī tur līdz 300 metriem, tad tur naktī viņiem pajautā, cik tālu ir, tad viņš parāda 50 metrus. Jo tie naktī parasti tā mānīgi lietas attālu. Jā, un pabrauciet ar riteni bez gaismām naktī, tad liekas, ka tu brauc ar gaismas ātrumu. Tā ir. Bet, nu jā, un tāpēc es teikšu tā, ka īstenībā tam 100 noteikti vajadzētu likt to attālu mērītāju. Jo mēs arī, kad skatījos to buku, 150 metros vai 200 metros, man likās, ka tas buks ir te patām. Jā, tu vēl teici, kad mēs te pat esam vēl. Jā, kaut kur, jā, tur, nezinu, 20 metros liekas, un tas ir ļoti mānīgs, un es šajā kaut kādu smagāku lodi, vai arī, nu, teiksim, atkāpjas ir 300 metriem, tad bez attālu mērītāja nekādīgi, jā. Tā kā es nevaru pateikt, kurš ir labākais. Labākais katrai distancei, katram budžetam, un ko tev vajag no viņa, nu, tā teikt, nu, tā kā tas ir tās. Bet, nu, katrā ziņā man tiešām prieks par ražotāju. Digitālajā viņam tieši ļoti labi sanāk. Vēl arī tāpatā mēs šeit esējam ierakstīts, viss ir 850 nanometru piegaismotāji. Es ieslēdzu un pamēģināju 940, un 940 piegaismotāji arī viņi ļoti labi rāda. Varbūt pat viena no labākajām bildēm viņiem izdodās. Tā kā ļoti labas ierīces, viss ok. Nu, tikai, ja man jāpiesienās, tad es vienmēr varu piesieties. Es piesienos par šīm pogām. Jā, pogas. Man viņas ļoti mulsināja. Teiksim, es pateikšu, ka man pat šitiem te mini patika tas, ka tu esi redzi, kur ir sāns. Bet šiem, kuriem nav kronšēni virsū, tad, nu, kā Rainers filmē, viesturs ieslēdz, izslēdz, padod un tā tālāk, un es slēdzu ārā. Ļāviens, kas te... Ui, šitiem te bija. Nu, tas ir tāds momentiņš, jā, un arī tāpatām jāsaprot ar cimdiem. Es domāju, ka te neko nevar saprast, te tikai ar plikām rokām tad, vai ar lukturīti.
Nu, tas ir tas, par ko varēja padomāt. Tas pogas varēja mierīgi pacelt uz augšu. Kaut ko viņi arī izdomāts, es piekrītu. Un vēl zini, kas ir, ko es varētu piesieties, ir manā gadījumā, ja es gribu tagad palielīties kādam, ko es esmu safilmējis, divi varianti, vai nu jāpieslēdzas telefonu klāt ir, un tā tikai var izvilkt laukā, bet citreiz ir tā, ka viņš nesaslēdzas, nezinu, kas par problēmu, kaut kur es dzirdēju, kad iPhone'iem kaut kas nepatīk ar pārdu, Samsungiem viss strādājot. Bet otra nianse mājās piespauž pie vada klāt, nekas nav. Pareizi pārdam jāņem atmiņaskarti laukā, atmiņaskarts lasītājs, piespraužam pie datora, tad no atmiņaskarts pārmetam, ņemam ārā, liekam ierīcē. Nu, te atkal tā ir tā situācija, kad viņš rāda ļoti labi, viņš tiešām ir super kvalitīva bilde viņam ir, bet viņam ir kaut kādi mazie knifiņi, kuriem ir jāpierod. Nu, var jautājums, vai var pierast. Man starp citu arī tāpatām. Es dzinēju medībās gribēju pārlādēt video, cikās mastas stāv, mastas beidzies, kamēr viss novācās, aizsūtīšu kopijā čatiņā, nu, lai kaut kāds forši. Vēlkās, atmetās tas Wi-Fi ar Samsung, starp citu, Okay. Un tad vēlreiz lādē, un tad viņš tad stāv uz vietas, pēkšņi viņš paskrien, un tad pēdējās 10% vēlkās, un tā ir tā lieta, ko pārdam noteikti būtu tā kā jāpiestrādā. Bet bilde tiešām superīga. Jā, tā kā par to liels kompliments. Ja tu gribi izdomāt, kurš ir piemērotākais tev, no 35, 50, 70 vai 100, ja tu gribi saprast, kurš ir tavām platībām, tavām vajadzībām, sazinies ar viesturi, viņš izstāstīs savus pieredzes stāstus ar viņiem, kā labāk redzēt, kādās distancēs. Pats galvenais, ja tu meklē pārdu un vēlies iegādāties, dari to pie Premium Optikas, lai mēs varam veidot saturu, un tev būtu vieglāk un pats galvenais ātrāk izvēlēties un salīdzināt ar dažādiem produktiem. Tiekamies nākamajā video. Atā.